Čau, čau! Esiet sveicināti jaunajā podkāstā Mēdīju prātība. Mēdīji un prāts, mēdīji un prātīgums. Kopā tas liek aizdomāties par mēdīju pratību. Tātad iepazīstināsim ar sevi. Es esmu Elīza. Es esmu Emīls. Jā, es būšu bišķīt ātrāks. Es esmu Andris. Esmu Liena. Jā, tas ir jauns podcasts. Mēs 4 cilvēki, tā teikt, izdomājām no universitātes. Kaut kas jāmaina Latvijā, teiksim tā, un lieta, kas nav, tā teikt, lieta, par ko nav diskutēts, ir mēdīju pratība. Tieši tā. Varētu arī uzsākt, paskaidrot, tā teikt, kāds no mums, kurš ir gudrāks, kas tad tieši ir mēdīju pratība. Uz ko tu uz mani skaties? Ne, uz ko man jāstāsta? Labi, es varu izstāstīt to, cik es tālu zinu, bet vispār jau mēs taisam arī šo podkāstu. Šī ir pirmā epizode ar izņēmumu, bet turpmāk mums būs viesi, kuri ir mēdīji prātīgi un mēdīji pratīgi, un tad mēs arī no viņiem centīsimies šo informāciju dabūt. Tā kā, Andri, tu man var pajautāt pēdējā epizodē, un es zināšu daudz vairāk, bet šobrīd es uzskatu, ka mēdīju pratība ir tas, kā un cik prātīgi tu tātad esi šajā vidē, cik tu esi prātīgs, kā tu pārzini, vai tu saproti riskus, vai tu proti apieties ar mēdījiem. Un tas ir viss ap un par mēdījiem, jā, cik es sapratu. Jā, protams. Jā. Šajā podkāstā mēs, tā teikt, lai cilvēkiem būtu interesantāk un tie, kas arī vispār negrib klausīties par mēdīju pratību vai par jebko tādu, mēs arī uztaisījām rubrikas, kur mums nāks viesi. Mums būs viesiem vis kaut kādas spēlītes, ko viņi uzspēlēs, teiksim tā. Būs ne tikai runas par mēdīju pratību, bet arī būs par, tā teikt, kaut ko citu. Viņu personīgajām pieredzēm jā. Tā tālāk. Jā. Par varbūt kaut kādiem negadījumiem, ne tikai mēdījos, bet ikdienas dzīvē. Jā. Tā tad varam varbūt nedaudz parādīt skatītājiem un klausītājiem, kas tad ir tā pirmā tēma, ko mēs aprunāsim, un tā īsi, lai paši nerunājam par to, bet par tā teikt, ko viesiem mēs uzjautāsim. Viesiem sākumā vispār mēs viesiem dosim digitālo nospiedumu. Un mums arī ir sagatavoti digitālie nospiedumi vienam par otru, jeb citam par citu. Mums šobrīd savā starpā, mūsu starpā. Un tad es domāju, ka mēs arī varētu, lai iepazītos, nolasīt tātad mūsu šos atrastos nospiedumus. Jā. Lai tad viesi uzzina kaut ko interesantu par mums. Aiziet. Kurš sāks? Kā mums trīk? 1, 2, 3. Elīze sāk. Viņš man šodien apceļ. Tātad es meklēju digitālo nospiedumu par Emīlu Matīsu Bangevicu. Ja? Ui. Vai. Pilnīgi abos vārdos nosaukt. Abi 2 vārdi, jā. Tātad šis ir, tātad Emīla pilnais vārds. Un internetu nospiedums, ko es par viņu atradu, Emīls ir dzimis 2005. gada 11. janvārī. Nezinu, vai Siguldā, bet vismaz pirmos dzīves gadus noteikti ir dzīvojis Siguldā. Un nodarbojās ar vieglatlētikas Siguldas sporta skolā. Un šeit ir arī sasniegti daudz sasniegumi. Tagad spēlē sporta klubā Tedīši ar 13. numuru un laikam, ka ir pussargs. Tad viņš ir izteicis tādu joku, un tagad jums būs jānovērtē, jā. Arī draugi. No. Cik tas ir smieklīgs? No ābeles krīt ābols. Nē, labs No joks. ābeles krīt ābols cilvēks. Kas nokrīt pirmais? Ābols, jo palika kokā. Vai. Emīl, Tas kā tu šo komentēji? Kā es to komentētu? Tas bija tā ļoti impulsīvs lēmums. Man bija jāpasaka kaut kāds joks, un tas bija pirmais un vienīgais, kas man ir palicis atmiņā. Tas bija šī no tumšā humora, bet es domāju, vairums uzsvers viņu. Šitā vienkārši Elīze ekspozoja. Jā, vienkārši. Pirmā lieta, ko viņa pasaka. Tas tā, lai jūs saprastu, cik mēs brīvi šeit runāsim. Jā. Un tad ir vēl tādi fakti, kā tu pirms gada esi kļūst par Latvijas čempionātu tālēkšanā, čempionu. Tā bija, jā. Un tava trenere bija Gunta Kosarneviča, tajā laikā vēl ar citu uzvārdu. Tieši tā. Kosnareviča, Milzīgs šautauts manai trenerei.
Un tad es vēl varu pateikt jautro faktiņu, ka tu no 12. līdz 14. augustam šajā gadā biji Tallinā. Nu, šajā gadā? Šajā gadā. Jā, man liekas, ilgāk bija šī. Nu, Bet, katrā jā, ziņā. bet Tallinā es biju, jā. Internetu skatījumā tu Šito biji tu esi 3 atradusi, dienas. jā. Un tu esi arī izgājis obligāto dienestu pirms gada. Jā. Kā arī tu esi rallija, hokeja un repa mūzikas cienītājs. Tā, jā, rallija tas tāds nesenākais, bet jā, rallijas man arī patīk un piesaista. Un tad, nu jā, viss bija korekti. Un, Nu, tas digitālais footprints tomēr ir tāds, tā teikt, kā aizspiediens zemē. Jā, pēda ir diezgan tāda bailīga. Bet labi, Andris, par tevi. Es biju atšķīros no kolēģis. Man nav kaut kādi fakti, bet man ir 2 fantastiskas bildes atrastas. Bet, jā, viena no bildēm ir... Jā. Čau. Es viņu atradu... Nu, tu varbūt pats zinās, kur es viņu atradu. Jā, tā bilde, tie, kas klausās, kamerā baigi arī, es nedomāju, varēs redzēt, bet tā bilde, ko pašlaik Emīls man rāda, ir, kur es esmu riktīgi sīks ar austiņām. Nu, liels tu tur neesi, jā. Es godīgi, man liekas, ka man tur ir kaut kādi 10 gadi, un man liekas, ka tā vēsturiski ieies kā pati pirmā bilde, ko es esmu publicējis kaut kur vispār, jo man liekas, es nezinu, vai tas ir Facebooks vai kur, bet man vajadzēja uztaisīt kontu, un zinu, kontā prasa profilu bildi. Bum, tā bija tā profilbilde. Jo man bija austiņas, nu, zinu, baltas austiņas. Nu, es jau tajā laikā domāju, nu, kā var tās meitenes piesaistīt, zinu. Uzlūkšu austiņas ap kaklu, uztaisīšu bildi. Bum. Jā, nu šo bildes atradu iekš X platformas, es domāju, tā laika Twitteris, tavu profilu bilde, kur arī bija vairāki tavi ieraksti, ka tu taisi tiešraides vietnē Periskops. Vai tu atceries tādu? Periskops. Tiešraides? Jā. Es taisīju TikTokā tiešraides, Instagramā es neesmu dzirdējis. Periskops. Tā bija ļoti, ļoti sena platforma, man liekas, viņa vairs baigi neeksistē, bet man liekas, iespējams pat ir bankrotējusi. Bet jā, tu aktīvi publicēji kā ierakstus iekš X vietnes, kur tu ieliki linku un aicināji, lai tavi Twitter sekotāji nāk un tevi vēro. Iespējams pārāk daudz reizes tādā vietā, ko sauc par vecrīgu, un tagad baigi neatceros šo momentu brīdi, teiksim tā, bet, nu, varbūt. Acīm redzot, Anģi neizmantoja tik pietiekami, lai šī lietotne turpinātu pastāvēt. Jā. Nu, un otrais, ekrāna šāviņš no viena TikTok video. TikTok video, jā. Šis labs video. Nē, nu visu cieņu. Izdomāju paņemt manu bijušo. Tā mums pleciem ir mana bijušā. Nu, baigi forši. Pirmā bilde, vispār pirmā profila bilde un otrais. Jā. Nu, godīgi, es nezinu, kā justies. Ja es redzu sevi un man uz pleciem stāv bijušā, bet, nu jā, tas ir Gato Games. Man uzaicināja, es biju tajā laikā populārs diezgan tādā vietā, ko sauc par TikToku. Un man uzaicināja pafučēties fotosesijā, un tas uztaisīja tur tādu TikTokiņu, tādu foršu. Bet, nu, jā, es biju jauns, es stūrgalvīgs, un es nezinu, es teicu, es līdz šai baltai dienai joprojām saku visam jā, tāpēc es tajā laikā arī teicu jā, un tādā veidā nopelnīju dažas skrekliņas un zeķītes. Ideāli. Skaisti. Nu, pie tevis, Andri. Pie manis vai pie Lienītes mēs ejam? Es sekošu, jā. Es taisīju pa Elīzu digitālo footprintu, un Elīza bija ļoti centīga skolniece. Jo 2. klasē, 1. klasē un 4. klasē ieguva vairākas vietas olimpiādēs. Pirmā vieta bija vizuālās mākslas olimpiādē, glītrakstīšanas konkursā 2. vieta un skatuves runas konkursā 3. vieta. Un skolotāja Dats Ozoliņa. Elīza ir arī piedalījusies grobiņu svētku naktī. Vai. Un viņai arī bija tāds pavadonis. Viljams Krafts. Varbūt kādi komentāri par šo vakaru? Mums bija Erasmus studenti. Un mēs aizbraucām uz grobiņu. Es esmu no Liepājas, un tas ir pāris minūšu jautājums, un tur bija zaļumballe. Un zaļumballes vidū mēs kādi 6 cilvēki izdomājām, ka mēs aiziesim orientēšanos, kas tur pat notiek.
Un vajadzēja 2 dalībnieku vārdus, un tad esam pierakstīti mēs 2, bet spoileris ir tāds, ka mēs šo trasi nekad tā arī neizgājām līdz galam, un aizgāja pāris džeki, kuri atskrēja atpakaļ, jo mums bija jāiedzēja braukt mājās, un viņi jau sen bija pazuduši. Šeit bija rakstīti arī posmi, bija 1. posms, 2. posms, 3. Un posms. cik no tiem es piedalījos vienā vai ne? Sākumā 1. posms bija tā normāli 19 minūtes, 2. posmā mazliet ātrāk 15 minūtes, un tad 3. posmā jau 40 minūtes. Tur varēja redzēt, ka Elīze jau pazūda. Tad tu esi kandidējusi pirmajā sarakstā TUSA, studentu padomē. Jā. Tad tu esi arī pabijusi Malagā, Spānijā augustā 2023. gadā. 2023. gada oktobrī Parīzē, Francijā. Un tur tu uztaisīji arī bildi, kas tika uzņemta Rūseinta Martinielā. Cik specifiski. Jā. Tad tu ej pie frizieres, jā. Viņu var atrast Mare Beauty, Liepāja, FR Brīvzemnieka iela 52, 2. stāvs. Starp citas bija piekdiena reklāma. Šautauts Liepājai. Jā. Es piedalījusies abās Stambulas konvencijas protestos. Tev ir māsa, vecāka māsa. Krāsa. Māsa krāsa. 2 krāsas. 2 krāsas. Otrā netika atrasta. Tētis ir, es varu nosaukt vārdā. Sauc. Valdemārs, mamma Sandra. Tētis nav Valdemārs. Nav? Damn. Tas ir varbūt kāds Varbūt kaut kas, ko tu nezini. paziņa, jā. Tētis sauc Jānis, jā? Džonijs, lai visi iepazīstās. Jo iesaukt Džonijs, jā, pareizi. Tev ir arī viens followers LinkedInā. Laikam Kas nevis viņš pārāk. Prikals tāds, es redzu viņai tur rakstīts viens followers LinkedInā un domzīme LOL. Varbūt piesaistīs tagad. Un tu esi arī Liepājas valsts ģimnāzijā 2025. gada 100 stipendāte. Jā, bija tāda lieta. Un mājdzīvnieki Krus un Horens. Nu jā. Arī opiju mājdzīvnieki. Krusis bija opija mājdzīvnieks. Sen vairs nav, bet kā man māsa viņa raksturoja milzīgi izmēru suns. Un kaķis Horens bija mans pirmais kaķītis. Tagad man ir cits kaķītis. Atrod arī bildi. Ruts. Tieši tā. Un tas Jā. arī viss par Elīzi. Jā, cik mīļi. Jā, Horens bija tas, kas man sagaidīja mājās no slimnīcas. Šautauts Horensam. Šautauts viņam. Horensam? Horensam. Nu, kā tāds saka? Nu? Horenam. Horen, nu kādas šķīras? Jūs sapratāt, par ko es domāju. Labi, man bija tāda forša meitene Lienīta. Man te ir arī bildītes sagādāts, bet es vienkārši paskaidrošu, jo es zinu, ko tās bildītes nozīmē. Tā pirmā bildīte, Lienīta, tu vari redzēt, teiksim tā. Tu esi uz balkona tā izstās. Nu, Latvija tā nav. Un tu esi tādām foršām dāmiņām. Un cik es pamanīju, es varu arī apstīties, es varu parādīt. Super. Jā. Tā ir. Salasgrīvieši Somijā piedalās projektā Changemakers. Varbūt var pastāstīt, kas bija projektu. Changemakers bija Zviedru, man liekas, rīkots projekts. Kā tu tur tik iekšā? Kur bija vienkārši par saistībā ar skolu. Bija jāizdomā, kā ar ekoskolu, kā mazāk radīt tur atkritumus un tā tālāk. Lai mēs saudzētu dabu. Skaisti. Tu jau sanāk domāji par dabu, pirms bija tā krīze sociālajos mēdījos par dabu, jā? Tieši tā. Sociālajos tīklos, vai kā saka pareizi? Es atvainoju. Sociālo mediju platformās. Jā, tas ir tas, ko es teicu. Un tā nākamā bildīte, mēs redzam tevi ar 2 draudzenēm. Ja draudzenēm var forši redzēt tādu rozās čipsniņa. Jā, un Lienīti viņi izstāsta ļoti, tie, kas klausās, viņi izstāsta tāda, ļoti jauna un tāda priecīga. Šis ir, es minēšu no Salasgrīvas vidusskolas. Tieši tā. Salasgrīvas vidusskolas nomācījies cik gadus tur? 12. 12 gadus Salasgrīvas vidusskolā, jā. Vienā vietā, jā. 12 gadu, un tad izdomāju, komunikācijas zinātnes būs mana vieta. Nu, Jā. Pēc 12. Nu, tagad jūs zināt, Lienīte mācījās 12 gadus Salasgrīvas vidusskolā, un tad aizgājās komunikācijas zinātnē. Nekādas citas opcijas nav. Nav, jā? Tur ir Pēc viena 9. skola. Pēc 9. negribējuši kaut Rīgas skolā aiziet? Laikam, ka nē.
Nebija, jā. Nē. Gribējās mājās. Pārāk tālu. Nu, jā. Mājas pietrūk. Un tāds viens highlights, šis ir nereāli. Es reāli sēdēju mājās un es biju priecīgs par tevi. Liena Priekulē, 12. klases skolniece, piedalījās erudīcijas spēlē Gudrs vēl gudrāks, pārbaudot savas zināšanas un atjautību. Gudrs vēl gudrāks piedalījies. Jā, es piedalījos Gudrs vēl gudrāks. Reku vēl komentārs no tevis. Varu arī pastāstīt mazliet, kā gāja. Izkrit pirmajā kārtā, bet viss kārtībā. Kāda bija jautājuma Gudrs vēl gudrāk? Ļoti daudz fizika bija. Bija ļoti daudz fizika par kosmosu. Biznesa un, bija ļoti slikti jautājumi. Es vēlos apelāciju iesniegt. Apelācija, jā. Bet jā, reku, ļoti labi bildīta Līga Siliņa ielikusi pazīsti. Tā ir mana skolotāja. Tavs skolotāja, jā. Jā, un neesmu tik ļoti izpētījis, bet galvenās lietas, es domāju, Lienītas pateica, varbūt, es negribēju jau tur tev ekspozot pilnīgi, teiksim tā. Bet, Lienītei ir vēsture, gudra meitene, Gudrs vēl gudrāks piedalījās kā nekā, un Salats Grīvas reprezents, jā? Tieši tā. Jā, man liekas, Andris minēja arī svarīgu faktu par Lieni, uzdodot viņai jautājumu, ka viņa mācās komunikācijas zinātnes. Man šķiet, ka ir vērts pieminēt, ka mēs šādā sastāvā esam nonākuši tādēļ, ka mēs satikāmies universitātē šī gada septembrī. Jā. Tas ir, kāpēc mēs te esam, un kāpēc mēs esam tik skaisti, kāpēc mēs esam tik smieklīgi, kāpēc mēs esam tik kruti, tāpēc, ka mēs mācāmies komunikācijas zinātnēs un sagājam visu kopā, vai ne? Jā, mēs runājam. Jā, tas, ko es gribēju pateikt, cilvēki, jūs saprotat, šīs podcasts ir viss ap to, ko jūs skatāties ikdienā. Jūs katru dienu scrollējat telefonos, jūs skatāties tur TikTok, skatāties Instagram, visu, ko jūs skatāties. Mēs nedaudz paskatīsimies ārpus kastes uz šīm sociālajām mediju platformām, jā? Pareizi pateicu šoreiz. Sociālajām mediju platformu. Un tas, ka mēs, tā teikt, pievērsīsimies vairāk tādām lietām, par ko varētu diskutēt un par ko varētu, kam vispār vajadzētu piesaistīt uzmanību vairāk mūsdienās, jo, mums jau tā teikt pierasts ir, kad vienkārši scrollēt un visi forši un visi skaisti, bet dažas lietas jūs nezināt. Un, negribam garu šo epizodu, jo tomēr šī ir tikai iepazīšanās, tāpēc mēs varētu iziet cauri vienkārši lēnām, ļoti mazlietiņi par katru tēmu nepastāstīt, bet vienkārši pateikt, kādas tēmas tiks apspriestas ar viesiem, un tā teikt, reku, mēs esam 4. Un šie 4 arī būs jūsu vadītāji. Mainīsimies, tā teikt, uzstīsim plaukšķi viens otram, to samainīsimies krēsliem, un tad, Elīze, pastāst, kādas tēmas tiks apspriestas. Paldies, Andri, par šo stafeti. Tātad runāsim jau par to, ko tikko pieminējām, par digitālo nospiedumu. Tad būs arī algoritmi ar ļoti dažādiem skatījumiem no mūsu viesiem. Jā, svarīgi arī pieminēt, ka katrā nākamajā epizodē būs viesis, kurš tātad paplašinās arī mūsu pašu redzesloku, lai nebūtu tā, ka mēs te 4 jau tomēr cik mēnešus esam pazīstami un mācāmies to pašu, tad lai mums būtu arī kaut kāds pienesums no malas. Tad tiks runāts arī par dezinformāciju, kas mūsdienās ir pat lielāka problēma nekā viltus ziņas. Tad par pašdiagnosticēšanos, jeb šai sadaļai ir nosaukums TikTok ārsts, tātad kā cilvēki uzstāda paši sev diagnozes no zila gaisa un kā arī algoritms tajā darbojās. Tad, protams, par reklāmām, jo mūsdienās bez reklāmas nav nekā, vai ne? Pat podcasts jāreklamē. Un tad arī par naidrunu un par tās sekām, emocijām, un šis tāds varbūt smagākais jautājums emocionālā ziņā. Jā. Un tad mēs tā jauki pasēdēsim, parunāsim. Jā. Apmainīsimies ar viedokļiem mūsu starpā un iesaistīsim arī viesi un ceram, ka dosim arī kaut kādu pienesumu mūsu klausītājiem un skatītājiem. Jā, es gribēju iestrādāt to, ka vieši vai kā saka? Viesi ir jaudīgi, jūs viņus zinat, kā nekā tomēr sociālajos tīklos redzat viņus visu laiku, tāpēc gaidat nākamās epizodes, gaidat
rakstat draugiem, sakat, jo iznāca jaunā mediju prātības epizode, varbūt aiziem nostīties kaut kādā watchpartijā. Nu, ja kāds to izdarīs, tad atsūtat, es jums personīgi 10 eiro atnesīšu. Bet, teiksim tā, būs ļoti jauki, būs ļoti forši, varbūt kādi pēdējie vārdi no Lienītes, Emīla, Elīzes, un tad arī varēsim tādu iepazīšanās epizodu noslēgt. Es gribēju iestarpināt arī to, ka, lai gan mēs esam šeit 4 vadītāji, ir, protams, arī cilvēki aiz kadra. Jo mēs esam... jā, šautauts visiem. Bet... šautauts Valērijai. Bet tieši šim projektam ir 6 cilvēki, tātad mēs kā 4 vadītāji un Valērija un Nelija. Nu, protams, arī šautauts kā nekā Kristaram Karlsonam. Jā, Kristaram Karlsonam. Kurš mums ir tāds kā tehniskais atbalsts. Nē, nevis tehniskais, bet tētis. Viņš mums mājas tētis, jā. Tehniskais tētis, mēs tā varam viņu saukt. Jā, var tā saukt, jā. Nu, ļoti labi. Emīla, tev kādi vārdi varbūt? Man? Pēdējie. Nu, tā teikt, stay tuned. Pasaki vienu lietu cilvēkiem, ko viņi neaizmirsīs. Tieši ir kamerā? Nē, tajā. Tajā. Viena lieta, ko jūs neaizmirsīsiet, būs klusums pirms skaņas. Nē, pirms vētras. Tas ir mans. Es ļoti atvainojos. Viņš tā izteicās Tedīšu sociālajās platformās. Tas ir mans citāts. Klusums pirms skaņas. Ne? Ej, tu nost. Tā kā skatītāji jums ir iespējas līdz nākamajai epizodei arī mūs paskatīties un saprast, ar ko jums ir darīšana. Un toties mēs turpināsim meklēt informāciju un izglītoties paši un parunāties ar viesiem, lai arī jums spētu piedāvāt tālāko saturu. Ja kāds vēlās sekot man, tad šāds iztos no muguras. Šāds Gatim Kandim. Labi, paldies liels par epizodi un lai jums visiem jauka diena, bučas, mīlam. Stay tuned. Čau, čau!